Nu, lūk, tā tad esam atpakaļ pēc tā patstāvīgā laika sprīža, kad esam veikušas nopaļošanu, stūru nopaļošanu, un es pat par sevi pilnīgi noteikti zinu, ka es kādā brīdī skatīšos, un es ieraudzīšu kaut kur, kur kāds stūrītis nebūs nopaļojies, un kaut kur vajadzēs vēl pabeigt. Tas nekas, tu to droši izdarīsi. To pilnīgi varēs darīt šodien, krāsojot, vai varbūt rīt vēl no malas paskatoties un ieraudzīsi, un tev taps skaidrs, ka ai, rekur kāds stūrīts ir palicis. Bet krāsojot, visus apaļojot, visus šos stūrīšus, atkārtošos, ka tas ir ļoti svarīgs process, jo tādā veidā mēs noņemam no sevis tos blokus, tos visus šķēršļus, kas bloķē mūsu smadzenes. Un varētu pat tā teikt, ka atbrīvo prātu, lai mēs varam brīvāk rīkoties. Jo cilvēks, ja rīkojas ar zemapziņas vadīts un intuitīvi, ir spējīgs izdarīt ļoti daudz dažādas lietas. Tiklīdz ieslēdz prātu, tā mums uzreiz sākas dažādi šie ierobežojumi. Un šis process, kad mēs apaļojam visus stūrīšus, ir tas meditatīvais process, kur mēs pārdomājam daudz un dažādas lietas. Šo te, kas ir rakstīts, kā tas ir savstarpēji saistīts, un atbrīvojam prātu no tā, kas mūs bloķē, un padaram brīvāku. Man pēc nodarbībām arī ir sacīts, ka ir ļoti daudz pārdomas, un tas ir ļoti labi, ja ir daudz pārdomas, jo, nu, tāpēc jau tas viss ir paredzēts. Kā man vecmāmiņa teica, galva ir domāta priekš tam, lai domātu, nevis lai viena rumpis ar lapām nepiebirst, ja? Nu, tāpēc arī ļoti labi, ka pārdomas raisās un ir jaunas varbūt atkal idejas, un ir jaunas apņemšanās, un ir dzimst jauni mērķi, jauni sapņi, un šī mirklī, ja ir runa tieši par šo darbu, tad jā, kā ar to, kas tev ir dots, ko tu vēlies un ko tu esi priekš sevis noformulējusi, tu vari radīt to savu jauno enerģiju, tu vari būvēt savu dzīvi turpmāk uz priekšu, sapņot un tos sapņus realizēt. Jo sapņi bez realizācijas ir halucinācijas. Tādēļ tos vajag realizēt, un tad mēs varam runāt par to, ka sapņi piepildās, un sapņi piepildās. To es varu apgalvot pilnīgi noteikti. Tas jau ir cits stāsts, bet pilnīgi noteikti varu apgalvot. Nāciet pie maniem vēl nodarbībām, arī kādā no tām pastāstīšu. Un tā, šobrīd tātad mēs ķeramies klāt pie tā nākamā etapa, nākamā posma, kad mēs ienesam savā zīmējumā krāsas. Dzīvē arī, ja ir krāsas, ir daudzveidība, un ir krāšņāk, un ir enerģija, tu droši vien esi pamanījusi, ka ir kaut kāda krāsa, kura tevi ietekmē vairāk, kura tev varbūt dod enerģiju, kurā tu sajūties, ka tu esi tāda, kā nu kuro reizi tev varbūt gribas sajusties, un tu zini, ka tu uzvilksi to krāsu, un tu tā jutīsies. Un tieši tā arī ar zīmējumu. Mēs izvēlamies tagad 3 līdz 4 krāsas, kādas tu gribi, kādas tev asociēsies ar tiem taviem vārdiem, ko tu esi uzrakstījusi, tās tavas figūras. Tā tad vari padomāt, bet tas nenozīmē, ka tev ir šī figūra jāizkrāso tikai tādā krāsā, jo atceramies, ka mēs visu savstarpēji saistam. Visu. Viena figūra saistās ar citu figūru un iedarbojas ar tevi vispirmām kārtām. Tādēļ mēs ņemam krāsu, un es atgādinu arī to, ka blakus ir jābūt nokrāsotiem kā minimums 2 laukumiem, kā minimums. Piemēram, tātad, ja mēs krāsojam laukumu, tad šeit ir 1, tad blakus ir jāizkrāso vēl 1, vismaz vēl 1. Ja? Tātad, 2. Tā, lai viņi saskaras ar šo neirografikas līnijas maliņu, lai saskaras.
Ja tev ir situācija, ka tev ir ļoti daudz mazi laukumiņi, jo šajā darbā tas tā patiešām var būt, ka ir ļoti daudz tādi maziņi, ja? Tad tev nav jāvelk un jākrāso katrs atsevišķi. Tu droši vari vilkt pāri vairākiem vienlaicīgi, jo tādā veidā mēs palīdzam savās smadzenēs veidoties un nostiprināties jauniem neironu savienojumiem. Neirografikas līnija ar šiem krustojumiem jau ir tā, kas veido neironu savienojumus mūsu smadzenēs, un tas raisa mūsu uz domām un pārdomām, kā darīt lietas citādāk, un kā pieiet radošāk, un kā panākt to, ko tu vēlies. Un tieši tas pats ir ar krāsošanu. Mēs nostiprinam šos savus neironu savienojumus, kurus mēs šobrīd veidojam. Mēs viņus papildus nostiprinam un iedvešam viņiem krāsas, iedvešam jaudu un jēgu vēl papildus. Ja? Tā kā vari sākt krāsot no kādas vienas figūras, un varbūt arī tā, ka tev aizvirzās pilnīgi pāri, varbūt visam darbam kaut kur šie laukumi krāsojas un izkārtojas tā, kā tev šķiet, kā tev varbūt intuitīvi pat šobrīd šķiet. Ļaujies, ļaujies procesam, un tā šobrīd arī dzem, kā es teicu, 3, 4 krāsas un izkrāsojam savu zīmējumu. Paralēli domājam par to, kādēļ Dievs tas tā tur ir, ko tas man dod, kāpēc. Kā arī, ja ir vēlēšanās, krāso malas, te, kur ir ārpus. Ja?
Arī krāsas var pārklāties viena ar otru, ja kaut kur gadās, ka paliek viens laukums un nav tā kā blakus vairs tukša laukuma, kuru izkrāsot tādā pašā krāsā. Tad droši var pārkrāsot ar citu krāsu pāri, tā kā blakus no tām esošajām krāsām, vai var sadalīt laukumu ar melno marķieri, sadalīt viņu divās daļās vai pat trijās, bet tajā brīdī atceries par nopaļošanu. Nu, piemēram, es nodemonstrēšu, tā tad izskatās, ka te man varētu palikt viens laukums. It kā, ja? Vai nu es viņu varētu nokrāsot vienā vai otrā krāsā, vai es varu sadalīt šo laukumu uz pusēm. Atkal nopaļot stūrīšus. Un man jau ir divi laukumi. Un es viņu ņemšu un izkrāsošu ar krāsu, un man ir divi laukumi. Šis man ir savādāks formas, flomasters jau redz atšķiras, bet šis sarkanais ir labs ar to, ka viņš ir kā otiņa tāds līdzīgs, un viņu var pagriezt sānu, un izveidojas tā līnija arī tāda mīksta un platāka. Ir vieglāk krāsot. Ja patīk krāsot ar zīmuļiem, arī tā var darīt, un ir nopērkami tādi zīmuļi, kurus pēc tam, pēc krāsošanas var paņemt otiņu un ar ūdeni, viņi tā kā akvareļu zīmuļi, un sapludināt, lai darbs ir tāds vienveidīgs, viendabīgs, lai nav asas līnijas, lai nepaliek kā no zīmuļiem. Iveta, bet tās malas var arī palikt nekrāsotas, jā? Var. Šoreiz var palikt, jā. Okay. Varbūt, ka tev gribēsies tās malas nokrāsot, nezinu, parīt vai pēc nedēļas. To var droši ņemt un izdarīt.
Jā, un droši vien arī jums iet uz finišu. Bet es ieliku to savu darbu, laikam gribēju. Nu, tāds viņš man. Attēlā izskatās, ka pilns šķīvis ar ogām. Jā, nevar parādīt. Jā, Skan ļoti skaisti. krāsains. Jā, es priecāšos par foto, kuru varbūt var atsūtīt pēc tam. Tad Jā, paldies. skaisti. Jā. Nu tā, tad, kad šis ir izdarīts darbiņš, tad, kad mēs esam uzlādējuši sevi ar krāsām, ar to enerģiju, jaudu, ar pozitīvām emocijām, ar to visu, kas ir šeit uzrakstīts un izkrāsots, un tāds, ka tas sajūt, ka ir tieši tā, kā es vēlos, un būs tieši tā, kā es vēlos. Un vispār mēs jau domājam jau tagad par to, ka nevis, ka tikai patiesībā būs, bet es jau jūtos tā, un man jau ir, jau tagad. Tagad. Vispār, ja runājam par sapņiem, ir ļoti skaidri jāformulē tas, ka tas jau man ir, un ka tas jau ir tagad, vai ja tu galīgi nevari to vēl šobrīd noformulēt, tad pasaki konkrēti, kad tas tev ir. Ir atsevišķi neirografikas algoritmi, kurus izmanto tad, kad zīmē, kad tas būs konkrēti tāds un tāds datums. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs savam prātam, savai zemapziņai, mēs pasakām priekšā, kad tas būs. Bez tam arī, ko mēs darām, mēs pierakstam un runājam skaļi, jo smadzenes dzird, ko mēs sakam. Ja esat redzējušas, un varbūt, ka jūs pašas tā darat, tad, kad jūs domājat, jūs runājat, dažkārt varbūt skaļi domājat, kā mēs smejamies, ja es skaļi padomāju, tad maldīgs ir priekšstats, ka tas ir slikti un ka tas ir kaut kas tur tāds. Nē, ģeniāli cilvēki domā skaļi. Kāpēc? Tāpēc, ka smadzenes dzird, ko saimnieks saka, un viņas izpilda komandas. Un, ja tu tā saki, skaidra lieta, tā tad tā ir jādara, tā ir jābūt. Un tas ir pilnīgi normāli, un tas ir ļoti labi. Kāpēc ģeniāli cilvēki? Jo ģeniāli cilvēki daudz ko sasniedz. Un sasniedz viņi tāpēc, ka viņi runā paši ar sevi, jā, un dod komandas svarīgākās. Un tā, ejam tālāk. Ņemam resno flomasteru un mēs vilksim lauka līnijas, lai šo visu nostiprinātu, ka tas 100 punkti ir ar mums, tā esmu es. Pilnīgi noteikti, jo tu taču no sākuma tā arī pateici, ka tu tā jūties. Tātad tā esmu es, un es ar 2 līdz 3 līnijām, šīm lauka līnijām, nostiprinu to savu pārliecību un apstiprinu to, ka pasaule ir gatava tam, ka tā esmu es. Es esmu gatava, un pasaule ir gatava. Un atkal velku līnijas pāri visam zīmējumam, tur, kur roka velk. Droši vien esat pamanījušas, ka es vienmēr velku, un tas iet slīpi nedaudz uz augšu. Jā, tas iet ar perspektīvu uz augšu. Un atkal šoreiz mēs nopaļojam asos stūrus, kuri mums ir izveidojušies. Visus krustpunktus. Gan tos lielos, kurus mēs uzreiz ieraugam, gan arī tos mazākos, bet tos te tā būs grūtāk šoreiz, jo jau tā ir ļoti stīklains šis zīmējums, bet tādus būtiskākos, kurus ieraugam, tos arī nopaļojam. Var ņemt to resnāko atstāt vai paņemt pavisam tievo flomasteru un tad to izdarīt ar tievo.
Bet nu, šoreiz jau nav daudz to krustojumu salīdzinoši, cik tas ir bijis pirms tam. Bet tā tad, jā, pasauli, es tāda esmu, būšu, un tu zini to. Un tā tad būtiskākos iepaļojam. Un tagad paskatāmies uz savu zīmējumu, atkal viņu var pacelt un paskatīties pa gabalu un pavērot, kura ir tā vieta zīmējumā, kura ir tā, kas visvairāk ar tevi rezonē. Kaut kādu iemeslu pēc. Tev viņa patīk visvairāk, tur ir koncentrēts kaut kas visvairāk, tur ir krāsas visvairāk, kas tev patīk. Kas ir tas, tu pati izdomā, vai tur varbūt ir tas vārds, kuru tu esi ierakstījusi, un tur viņš kaut kā īpaši izceļas. To arī šobrīd mēs apskatām, un ir jāievelk, būs jāiezīmē tā lielā figūra. Tas ir tas svarīgais solis, tai jā, tāda tu esi. Un tad, kur tu šo lielo figūru, šo lielo apli, nu, vai nedaudz ovāls arī var būt, tu iezīmēsi, kur tev viņš vispilgtāk krīt acīs. Un es izvēlos būt šāda. Un tu ievelc viņu tieši tur. Tā es arī apskatīšos. Jo, bet ja man tas vārds ir es, tad arī tas Jā. var būt tas pats, jeb no tām īpašībām. Es, piemēram, ieraugu to vārdu es, ko es Jā, ierakstīju, un tas ir mans izteiktākais laukums. Tad es to apvelku. bet tādu lielāku ņem to laukumu. Jā, Tādu lielāku, nu, piemēram, man ir lūk, ja, un man rezonē arī lūk šeit. Viņš būs iekšā iekļauts, bet es viņu apvilkšu vēl vairāk, lielāku kopā. Tā figūra ir liela. Viņa ir jā, jāizbūt, ja? jā. Un labums ir tas, ar to plato līniju, ka mēs viņu piekoriģējam, lai viņa ir tāds maksimāli apaļāks, gludāks. Es tāda superīga, lieliska. Un kas jau tur iekšā ir palicis vēl, ja? Kādas tu tur ievilki, ierakstītās, ja tu vēl vari salasīt. Un ja tu ieraudzīji to savu es, tas arī ir brīnišķīgi. Tātad tu, kas tev vēl svarīgāks var būt? Protams, ka tu. Un tā nav egoisma pazīme, jo katram cilvēkam ir jāpadomā vispirms par sevi, un tikai tad tu vari palīdzēt citam. Lidmašīnā elementārs piemērs. Kurš pirmais piesprādzējis, māte vai bērns? Māte. Un piesprādzēja bērnu. Tad, kad katapultējās, tieši tāpat. Ja gatavojās avārijas situācijai, vispirms visas maskas uzliek mamma sev un tad bērnam, jo tikai tad mēs varam parūpēties par citiem. Tad, kad mēs parūpējamies par sevi visās dzīves situācijās. Tad, kad tas ir izdarīts, tad, kad tu esi sev pateikusi, es izvēlos būt šāda, vai ja tu to vēl neesi izdarījusi, tad šobrīd ir tas mirklis, kad tu vari uzlikt abas rokas uz sava zīmējuma, aizvērt acis, ja vēlies, dziļi ieelpot, iztēloties, kā tu jūties tad, kad tu esi tieši šāda. Kā tev tas iedod enerģiju? Apsēdies stingri, kājas, pēdas noliec pie zemes,
saplūsti ar to, kas te ir, un tas nav kaut kad, kaut kur, tas ir tagad. Tu esi tāda tieši tagad. Nu tā. Ja gribas, tad darbu var pabeigt, izkrāsot malas, jā, varēs nopaļot. Ja tev ir vairāki darbi, tu vari viņus salikt kopā, mēģināt ar iepriekšējiem darbiem. Varbūt kaut kur kaut kas sapas, kādas līnijas, lai gan mums šoreiz maz gāja līnijas ārpusē, tad tā sakritība būs mazāk nekā tas ir bijis citreiz. Bet tu vari paspēlēties ar to savu darbu. Kur tev ir kaut kādas vietas un līnijas? Varbūt, ka ir. Nu ko, tā mums ir tapuši 3 darbi šo nodarbību laikā. Un liels, liels paldies, ka uzticējāties man, ka pieņēmāt un esat kopā ar Labklājības studiju. Un vēl pavisam nelielam ieskatam man bija doma parādīt, bet šobrīd laikam tas nav iespējams. Bet tā tad ieiet labklājības studija.lv mājaslapā, un tur ir piedāvājums, ko vēl mēs varam kopā sadarīt. Ir dažādas meistarklases, ir piemēram kopgleznošanas meistarklase, gan draudzeņu pasākumiem, varbūt radinieču pasākumiem, vecmeitu ballītēm, darba kolektīviem, pedagogiem vai pagastā vai pašvaldībās, tātad kaut kur sieviešu klubos. Es ļoti labprāt ciemojos un stāstu arī par to, kā cilvēks var mainīt profesijas, var mainīt nodarbošanos, jo pati man ir 55 gadi, un es esmu ļoti daudz ko dzīvē darījusi. Ar visu to, ka man ir vairāk kā 30 gadu pedagoģiskais darba stāžs, es esmu vēl daudz ko citu arī darījusi dažādās jomās, jo pieredze ir bagāta un cilvēku paziņu loks ir ļoti bagāts, un ļoti labprāt arī ar to dalos. Tā kā liels paldies! Ar jums kopā bija Ivetas Krastiņa, Labklājības studija. Aiciniet, nāciet uz citām neirografikas nodarbībām un aiciniet arī pie sevis. Organizēju arī sieviešu nometnes, sieviešu pārvērtības un vēl daudz citas lietas. Uz tikšanos citā reizē!